Mūsu uzņēmums ir CNC, esmu tehniskais direktors un nodarbojamies ar CNC iekārtu ražošanu, kas nozīmē, mēs ražojam pašas iekārtas. Mēs neveicam ārpakalpojumu, bet tieši izgatavojam iekārtas. Tādās jomās kā kokapstrāde, metāla apstrāde, akmens apstrāde. Ir cilvēki, kas pie mums ierodās ar savu materiālu vai kaut kādu savu specifiku, kur vajadzīgi ir lielāka ātrumi vai kaut kāda automātiskā uzlāde. Tad mēs izgatavojam iekārtu tieši priekš viņiem. Tāpat arī mēs ražojam dažādas automatizācijas līnijas. Darba saraksti visi jau gāja digitāli, bet mēs ieviesām to, ka katrs izdarītais darbs ir kaut kādā uzskaitē. Darbinieks atķeksē, pie kura projekta viņš strādā, un tad šie darba stundas tiek uzskaitīts un iet tālāk uz finansiālo daļu. Tagad mēs katru projektu redzam, cik ir izmaksas. Tādā veidā varam piekoriģēt nākošās tāmas. Tas bija tāds galvenais iegūms, ko mēs ieviesām šo kursu ietekmē. Patikās, ka bija arī citu ražotāju pieredze. Pa datoru redzi daudz ko dzirdēju, kas man likās interesanti un radās dažādas idejas, ko mēs neesam ieviesuši. Bija daudzi piemēri, kur ir šī mākslīgais intelekts un šī datoru redzi tiek izmantot, ko es nezināju, jebkuram ražošanas uzņēmumam, kā digitalizēt šos procesus, lai šīs ražošanas process paliek vienkāršāks. Ja iet ar tādu vēlmi apgūt, tad tie kursi ir ļoti vērtīgi.